1949. gadā 24. martā vairāk nekā 90 000 Baltijas valstu iedzīvotāji bija izsūtīti uz tālās Sibīrijas, kā daļa no slēpenās operācijas Krasta Banga. Gandrīz pusi no tiem, kas tika izsūtīti, bija latvieši, un liela procenta no viņiem bija zem 16 gadiem. Izsūtījumu kategorijas bija kulāki un viņu ģimenes, bandītu un nelegalizētas ģimenes, kā arī notiesāto un nošauto bandītu ģimenes locekļi, bandītu un viņu ģimenes locekļi, kuri turpināja nodarboties ar pretpadomju darbību, un bandītu, kas atbalstīja ģimenes locekļi. Lēmumā bija norādīts, ka nepilngadīgie un darba nespējīgie ģimenes locekļi netiks pakļauti izsūtīšanai, bet viņi varēja brīvprātīgi doties līdz savām ģimenēm, taču praksē tā nenotika. Tika izsūtīti visi ģimenes locekļi, kas izsūtīšanas brīdī bija mājās. Lielākā daļa tika nosūtīta uz Omskas, Tomskas un Amuras apgabaliem. 57. gadā PSRS vadība pieņēma lēmumu par administratīvi izsūtītu atbrīvošanu no speciālām nometnēm, taču arī pēc atgriešanas daudz izsūtīti saskārās ar dažādiem ierobežojumiem un diskrimināciju. Pirmais ciemats, uz kurien mēs braucam, bija Staraja Rīga, Vecrīga, ar veseli 2 iedzīvotājiem. Mēs atradām dažus vīriešus, kas strādāja vecālu kolhozā, meklējot latviešus, vai viņi nezināja, kur latvieši vēl joprojām dzīvo. Viņi nezināja, un arī teica, ka viņš nebija latvietis, bet viņa vecāki bija. Viņš nerunāja latviešu, bet atcerējās dažas dziesmas, un tad beidzot teica, ka jā, viņš sev uzskata, ka latvieti. Tie vīrieši mums parādīja, kur viena vecāka dāma dzīvo, un varbūt viņi zināja, kur latviešus vēl joprojām dzīvo. Petra Petrovna uzreiz mūs aicināja iekšā uzdzert tēju un pēst pusdienas. Viņa izskaidroja, ka latvieši reiz dzīvoja Starajā Rīgā, bet vairs nē, un tagad tikai varēja viņus atrast nākamā ciematā, Ivanovkā. Kad izkāpam Ivanovkā, pajautājam vienai vecākajai igaunietei, kas ceļmalā sēdēja, vai viņa zināja, kur latvieši dzīvoja. Tajā brīdī viena mašīna brauc garām, un viņa teica, stop, tur ir jūsu latvietis. Tas latvietis, Jānis Ainbaums, latviski izskaidroja, ka viņš bija vienīgais latvietis tajā ciemā, bet bija daudz vairāk nākamā ciemā. Viņš nekad nebija bijis Latvijā un gribēja redzēt, kā Lats izskatījās un ko var veikalos nopirkt. Viņš arī stāstīja, ka viņa dēls mācās latviešu valodu un nesen bija rakstījis domrakstu, kas saucās Izrādās, es esmu latvietis. Jānis mūs tad aizver uz Jarmalaivkas ciematu. Mēs Jarmalaivkā atradam Bražu ģimeni, kam nebija īsti laika ar mums runāt, bet tik un tā uzdāvināja mums zemenes, ko viņi nu pat mežā bija salasījuši, un pastāstīja, kā atrast citu latviešu ģimenes. Pēc tam aizgājam uz Frišmutu ģimeni, diezgan liela ģimene no Pilupes, kas tur bija bijuši Sibīrijā kopš zarlaikiem, pār par 100 gadiem. Viņi mums aicināja dzert tēju un paskaidrot, kā dzīve Sibīrijā ir, un mēs parunājam par latviešu ēdieniem un par dziesmām, ko viņi vēl joprojām bija atcerējušies. Skaties, ēņem ir tur augstu gaisā, staigā ziemelīs un vasaras lapas kaisā. Viņš jau nežēlos, viņš medīs tieši sākrais. Ну так, я еще напеваю. Или эту песню. Куту-то турбии, азите мане, судмала, кунdziņu manu. Tomskā ar skaistu koku mājām tikamies ar Pēteru Krauņu, kas ir profesors šobrīd. Viņš bija deportēts 49. gadā no Duntas uz Kargasoku ziemeļos. Viņš bija deportēts kā bandītu un nacionālistu ģimenes loceklis, un ģimene mēģināja skriet uz mežu, bet čekists viņu atrada. Viņš palika Tomskas apgabalā tāpēc,
ka viņš zināja, ka bija lielākas iespējas Sibīrijā, kur nebija tik liela diskriminācija, un ka neviens nedomāja, ka viņš bija tautas ienaidnieks. Viņš teica interesantu lietu, ka neatkarīgi no apstākļiem bērniem vienmēr bija bērnība. Bērni vienmēr varēja atrast veidus, kā spēlēties viens ar otru. Vēlāk, kad viņa ģimene pārcēlās atpakaļ uz Latviju, viņš izvēlējās palikt un sekot augstāku izglītību. Arkādjevo, kur latvieši no Vaivas pagasta pie Cēsīm bija sūtīti. Mēs atradām baba Katja, kas atcerējās daudz latviešu, ieskaitot Rasu un Milde, kas bija Kristīnas radnieces. Viņas māsīcas Maruša un Sofija bija draudzes ar Rasa un gāja skolu kopā. Viņa atcerējās, cik cītīgi latvieši strādāja un cik labi cilvēki viņi bija un kā viņi svinēja Jāņus. Tālāk mēs braucam uz Kuževnikovu, kas ir rajonas galvenā pilsēta, bet tik un tā diezgan maziņa. Tur mēs satikam Marušu un Sofiju, kuras bija tik priecīgas mums redzēt, ka viņas aicināja mūs palikt, cik ilgi mēs gribējām, un mūs kārtīgi babaroja. Viņa stāstīja, kā bija it kā sapnis, ka viņas bērnības draudzenes radniece bija apraukusi. No turienes mēs braucam tālāk uz Noviju Spenku, kur latvieši no Alsvika pagastu pie Aluksnes bija sūtīti. Dzīve tur bija grūta, un cilvēki atcerējās, ka vienīgais veids, kā iztikt, bija palīdzēt viens otram. Atradam Zvierbuļu ģimeni, kas Sibīrijā palika un strādāja. Satikam arī viena enerģiska vīrieti, kas stāstīja tālāk par latviešiem, ko viņš atcerējās no bērnības. Viņš sāka raudāt, jo atcerējās vienu stāstu, ka bērni, latviešu bērni, bija izmesti no vilcieniem un bija spiesti rakt savas zemļankas, mājas zem zemes. Bet viņš uzreiz gatavoja pusdienas, un tās bija mūsu trešās pusdienas tajā dienā. Krasnojārskas pilsētā satīkam Ausmu. Viņa bija izsūtīta kā bērns kopā ar ģimeni un izdomāja palikt Sibīrijā, bet bieži ceļoja uz Latviju. Viņai sajūta bija, ka režisora Dzintra Geka bija neobjektīva un mēģināja parādīt, ka latvieši Sibīrijā bija nabadzīgi un nežēlojami alkoholiķi, bez sasniegumiem. Viņi negribēja ar Dzintru runāt, bet gribēja ar mums runāt, pastāstīt, ka tā īsti nav situācija un ka daudz pozitīvas lietas arī bija notikušās. Sibīrija bija traģiska vieta daudziem latviešiem, bet tas nenozīmē, ka Sibīrija tagad mūsdienās ir slikta vieta. Sibīrieši ir skaisti un patikami cilvēki. Viņi daudz pārdzīvoja, un Stalina laikā bija ļoti grūti viņiem arī. Sibīriešiem, ar kuriem mēs runājam, bija apmeņas par izsūtītājiem latviešiem, kuri bija viņu kaimiņu ciematā. Bērni kopā spēlējās un kopā gāja skolā. Viņi strādāja kopā tabakas fermās un lopu klētīs. Tie sibīrieši, kurus es satiku, bija brīnišķīgi cilvēki. Viņam bija jāpalīdz viens otram, lai pārdzīvotu skarbo klimatu. Latviešiem, ar kuriem man bija intervijas pagājušajā gadā, bija līdzīgas atmiņas. Vislielākā daļa ļoti mīļi bija viņa krievu kaimiņu Sibīrijā, kā arī igaunieši, vācieši, ukraiņi, baltkrievi un citas tautas, kam bija jādzīvo spēcnometnējumā. Latvieši, kuri izvēlējās palikt Sibīrijā uz mūžu un nebraukt atpakaļ uz Latviju, ir arī labi cilvēki. Dažiem ir profesijas pilsētā, un daži vēl dzīvo tagad laukos. Bet mūsu piedzīvojums nebeidzās šeit. Šīs ceļojums mūs iespaidīja turpināt pētīt Sibīrijas latviešus un arī rakstīt grāmatu. Parādīja pasaulē, kā latviešu gars un valoda ir mūžīgs un neiznīcams, jebkurā vietā pasaulē latvieši atrodas.